Jā, nu lūk, mēs pēc īsa brīža arī turpināsim sarunu par iekšlietām, bet šobrīd studijā Dagnija Leina, draudzīgā aicinājuma skolu reitinga 2011 pārstāv. Labrīt! Labrīt! Jā, pozitīva lieta par skolām, par sekmēm, par labiem audzēkņiem, pirmām vietām, un es skatos skolu reitingus. Labākās skolas valstī ir Rīgā, Vidzemē un Latgalē. Bet varbūt tad par to reitingu izvēlēšanas principiem. Kā jūs veidojāt šo reitingu, ko jūs pētījāt un kas bija par pamatu tam, ka tieši tās skolas un ne citas? Labrīt, vēlreiz. Jā, šodien mums ir liela diena. Šodien mēs paziņosim Latvijas skolu reitinga rezultātus. No vienas puses tā nav jauna lieta, jo skaidrs, ka vēlme izvērtēt skolēnu zināšanas, skolotājus, skolas, kas tad ir labākais, šādi centieni ir bijuši ļoti daudz. Arī draudzīgais aicinājums, kas ir nodibināts pirms 10 gadiem, Jāņa Endeles vadībā, arī draudzīgais aicinājums bija tas, kas mēģināja noteikt labāko skolu rezultātus. Un iepriekš 10 gadus, kā tas tika darīts, skolas tika novērtētas pēc olimpiāžu rezultātiem. Tas bija viens veids. Tie kritēriji tika ņemt vērā šīs te olimpiādas. Jā, tieši tā, tikai olimpiādas. Bet šodien, īstenībā pagājuši gadu, tad, kad pēc 10 gadiem šī draudzīga aicinājuma ideja, kas bija uz 10 gadiem dibināta, tika, teiksim, mazliet finalizēta, tad Jānis Endele, draudzīga aicinājuma CS ģimnāzijas skolotājs, nāca pie mums ar ideju, ka šo reitingu, jeb šo izvērtējumu vajag turpināt, un viņš teica tā, ka viņam ir padomā daudz objektīvāks skolu izvērtēšanas mehānisms. Un, respektīvi, šodien mēs prezentēsim Latvijas operā notiks svinīgs pasākums, kurā mēs paziņosim Latvijas skolu reitingu. Kāda ir metodoloģija? Metodoloģija balstās uz Latvijas skolu, skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātiem. Respektīvi, pirmo reizi tiek apkopots pilnīgi visas skolas, tiek izvērtēti visi skolu šie centralizēti eksāmeni, un visas skolas tiek izvērtētas. Mēs uzzinām, tātad tas rezultāts ir 12. klašu skolēnu sekmes eksāmenos. Tas ir tas kritērijs, pēc kura nosaka, kurai skolai labāk 12. klasa. Jā, tieši tā, tieši tā. Un mēs uzskatām, arī Endeles kungs, kas ir šīs reitinga autors, arī bijušais matemātikas skolotājs, viņš uzskata, ka šis šobrīd ir objektīvākais reitings, kas spēj novērtēt skolēnu zināšanu līmeni. Mēs zinām, ka ne visos priekšmetos ir šie eksāmeni, vai ir kaut kāda arī, teiksim, papildus kritērija, pieņemsim cilvēku muzikālā audzināšana, sporta sasniegumu, vēl kādu kritēriju? Šis reitings pamatā balstās uz 5 mācību priekšmetu izvērtējumu. Šie ir gan obligātie centralizētie eksāmeni, kas ir matemātika, latviešu valoda un literatūra, kā arī angļu valoda, dabas zinātnes un vēsture. Šie tie priekšmeti, kas tiek izvērtēti. Un ko mēs redzam šogad, un tas ir, teiksim, īpaši šī reitinga jēga un nozīme ir tajā, ka katru gadu šo te izvērtējot, mēs arī varēsim salīdzināt skolēnu zināšanu līmeni pa gadiem. Vai ir audzis, vai ir krits? Sakiet, jūs droši vien arī tad redzat tādu pārskatām, kur tad tiem skolēniem ir tas spēcīgākās zināšanas, vai tā ir matemātika, vai tā ir vēsture, vai tas arī parādās? Tas arī parādās. Protams, es šeit, kā Nordea bankas pārstāvs, kas ir šī reitinga atbalstītājs, nevaru argumentēt un diskutēt tieši par šo zināšanu līmeni un par šiem iemesliem, bet es šorīt noteikti varu parādīt, kāds ir šis zināšanu līmenis, ko mēs redzam, ka kopumā, un te vēl vakar sazinājos ar Endeli kungu, un es viņam prasīju, kas ir šie te galvenie secinājumi. Viņš saka, ka kopumā tomēr zināšanu līmenis ir mazliet kritis. Kopumā zināšanu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 3 gadiem, ir kritis, lai arī parādās pozitīvas tendences, ka lauku vidusskolām un specializētām vidusskolām šis zināšanu līmenis ir mazliet pieaudzis. Ja mēs skatāmies mācību priekšmetiem, tātad, ko mēs redzam, es nezinu, es varbūt varu parādīt, vai tu redzēsi vai neredzēsi. Jā, es parādīšu. Mēs redzam tādas tendences, ka tātad vislabākās sekmes 2011. gadā skolēni ir uzrādījuši tādos mācību priekšmetos vēsture, latviešu valoda un literatūra. Toties vājākas zināšanas, kas varbūt nav liels pārsteigums, mums ir matemātikā, dabas zinātnēs un, diemžēl, arī angļu valodā. Šīs atšķirības nav ļoti lielas, bet, ja mēs runājam par tendenci, tad tādas pastāv. Sakiet, ir šis reitings, skolas tiek sakārtots tajā secībā, kā viņas ir izcīnījuši šo te godu pēc 12. klašu skolēnu zināšanām. Ko dod skolai šāds te reitings? Vai tas neizveidosies tāda situācija, ka šie reitingi kļūst par pašmērķi? Mēs arī atbalstot šo reitingu, mēs izvirzījām šos 3 mērķus, un kāpēc mums liekas šis reitings ir ļoti, kāpēc mēs to vērtējam pozitīvi. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka šis reitings, ka tam būtu jāveicina diskusija.
diskusija Latvijā, kāda ir Latvijas izglītības situācijas kvalitāte. Un šeit tiešām es teiktu, ka es aicinātu neapstāties tikai pie šī centralizēto eksāmenu izvērtēšanas, bet arī skatīties mazliet tālāk, jo tiešām šis jautājums, kas ir kvalitatīva izglītība, iespējams, tas prasa vēl dziļāku analīzi. Jo, protams, ka viens veids, kā mēs varam novērtēt, tas ir šis centralizētais eksāmens, bet daudzi eksperti, izglītības eksperti noteikti oponēs, sakot, ka izglītības reitings, izglītības kvalitāte nav tikai atzīme. Izglītības kvalitāte ir arī atmosfēra skolā, ārpus stundas aktivitātes un vēl. Tādēļ noteikti mēs aicinām arī, ja cilvēkiem un ekspertiem un jau, doktorantiem, kuri šādas tēmas par izglītības kvalitāti izvērtē, noteikti piebiedrojas mums un skata, kā tālāk mēs šo algoritmu varam izvērtēt. Tas būtu viens. Mēs vēlamies, lai būtu šī diskusija. Otrs, mēs gribētu, lai īstenībā šis reitings palīdzētu arī vecākiem un skolēniem. Tad, kad ir 9. klase un jāizvēlās, kur tad iet, uz kuru skolu, tad ir ļoti svarīgi, ka tiešām mēs izvērtējam ne tikai, mēs izvērtējam, kurš priekšmets mums interesē. Varbūt, vecākiem, kurš liekas svarīgāks. Jā, vecākiem. Dagni, mums ir arī skatītājs zvans šorīt no rīta ēterā. Labrīt! Halo, labrīt! Halo! Es nedzirdu. Halo! Acīm redzot, ir kāda maza tehniskā ķivelīte, nedzirdam. Bet, ja mēs runājam tālāk, tad šīs skolas iegūst šos reitingus, sakārtojās. Bet es saprotu, viņas arī tiek grupētas pēc atrašanās, pēc vietas, kurā vietā būt. Jā, skolas tiek grupētas, un mēs uzskatām, ka tas ir pozitīvi, ka tomēr nevar novilkt vienādības zīmi pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, un katra pelnījusi savu uzmanību, un tādēļ skolas tiek vērtētas 4 grupās. Tās ir ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas. Bet vēl arī bija šis jautājums par šo ko tad skolām tas dos. Un tiešām mēs uzskatām, tas ir šis trešais arguments, ka skolām un skolotājiem, mēs tomēr uzskatām, ka pozitīva sacensība vienmēr var būt kā tāds pozitīvs stimuls. Un, protams, mēs ceram, ka šis reitings nebūs pašmērķis, bet tas būs viens atskaites punkts skolu vadībai, skolotājiem, skolēniem tomēr skatīt, kur mēs esam salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, kur mēs esam salīdzinājumā ar citām skolām. Un mēs tomēr ticam, ka pozitīvs sacensība noteikti ir pozitīvs un iedvesmojošs stimuls. Cikos šodien notiek šī apbalvošana, šī paziņošana, kad uzzināsim svinīgā pasākumā? 2:00 operā mums ir preses konference, kur piedalās gan Jānis Endels, šī reitinga autors un izstrādātājs, gan arī izglītības ministrs Ķīļa kungs. Un 3:00 uz operas lielās skatuves mēs aicināsim labāko skolu vadītājus, direktors, skolotājs, skolēns. Paldies jums! Tā ir noteikti vajadzīga lieta, jo zināt to, kura skola tomēr ir laba ar savu izglītību. Mēs taču visi saviem bērniem vēlam labu izglītību. Tā pašā laikā es gribētu teikt, ka caurmērā jau katra Latvijas skola cenšas un katrs direktors, skolotājs, audzēknis tomēr uzskata, ka tieši viņa skola ir tā pati labākā. Bet sacensība ir nepieciešama. Paldies jums! Paldies!